Tajā brīdī, kad ārsts man paziņoja, ka man ir šī diagnoze, domāju, ka viņš neizpratni skatījās manā sejā, jo es smaidīju un teicu paldies, doktor, jo es jutos atvieglota, ka tajā brīdī es beidzot sāku plauktiņiem visus tos iemeslus, kāpēc es līdz šim nevarēju paveikt tās sev ierastās darbības. Es nevarēju paskriet vairs gar jūru, kas man ļoti patika dzīvojot Liepājā. Es nevarēju uzkāpt uz savu 5. stāvu pēc garas dienas skolā un pastaigas pa parku vai no mājas līdz universitātei man bija kā noskriet maratonu, pat vieglā solī mērojot lēnā gaitā. Bet to, ka tās prognozes nebija tik spīdošas ar to slimības gaitu, attīstību un gala iznākumu, tas mani uztrauca mazāk, jo es jau no dzimšanas slimoju ar vēl kādu retu diagnozi. Līdz ar to man tā dzīves uztvere un viss tas skats uz lietām ir pavisam savādāks. Es neplānoju tur 10, 20 gadus uz priekšu, ko es darīšu, bet es plānoju, ko es darīšu šodien, ko es darīšu rīt. Es pēc sevis spriežot varu teikt, ka noteikti nevajag žēlot tos cilvēkus, jo es uzskatu, ka katram dzīvē tiek uzlikts tieši tik, cik viņš var panest. Un kad ir vajadzīga palīdzība un atbalsts, bet tas ir par daudz brīžos, kad tavi līdzcilvēki sāk tevi žēlot vai sāk uzskatīt, ka tu nevarētu izdarīt kaut ko tādu, ko viņi var, un tāpēc viņi tevi neinformē vai nepiedāvā, jo viņi savā ziņā pat iespējams kaut kur zemapziņās tevi sāk norakstīt.